Tā, šīs dienas spēle Ķekava Lielvārde. Tad, pārliecinoši uzvar, bet sākumā bija tāds diezgan smags sākums. Arī bijām iedzinējos. Varētu raksturot to atslēgas stūrakmeni uzvarai. Es domāju, ka tas spēles sākums bija tāds, ka abas divas komandas bijām tramīgas, teiksim tā, nevarējām izsaprast, vai Lielvārde stāvēs bišķīt virs centra, vai viņi būs aktīvāki mazliet, vai nē. Un tajā pašā laikā mēs spēlējām tieši tāpat, mēģinājām vēl saprast, kāds tad būs tas spēles temps. Un, jā, tajā brīdī viņiem varbūt mazliet paveicās, ka guva tos divus vārdus, bet kopumā diezgan ātri lasījām, kā Lielvārde iet uzbrukumā. Uzreiz uz soliņa spēju visiem spēlētājiem to pateikt. Un spēlētāji izdarīja to darbu, ko treneris prasīja. Tad arī tas bija tas lūdzums šī spēlē. Okay, man tāds jautājums par jauno pienācēju. Ir jaunais pienācējs Jurģis. Šodien es redzēju tādu baigā ķīmiju, bija kopā ar Friedi. Viņš spēlēja, bija ļoti daudz tāds iespējas piespēles un arī, protams, arī rezultējās ar rezultātu. Kā tu raksturo to ķīmiju? Varbūt viņam kaut kāda savstarpēja ķīmija ir treniņos vai ir spēlētājiem, kurš viens otru saprot. Varbūt jā, noteikti, ka tā vairākiem spēlētājiem ir, kaut vai ja nav spēlēts pirms tam baigi kopā, bet teiksim tā līdzīga domāšana uz laukumu, tas arī daudz palīdz tādās situācijās. Bet par Jurģi es varu teikt to, ka bija centrs, kuru mums vajadzēja, viņš atnāca, un šobrīd arī ir tas, ka mēs varam rotēt. Mēs arī šodien spēlēm, man liekas, katrā periodā es mainīju diezgan ļoti maiņas. Sanāca spēlēt katram ar katru, pat ļoti brīžiem nesaprotam izvēli spēlētājiem, jo viņi nekad tādas maiņas virknējumus nebija redzējuši. Tā kā es domāju, šobrīd ir labi tas, ka mēs komandā esam uz tādu viļņu, kad visi var spēlēt ar jebkuru, pildīt treneru dotos norādījumus, un tad tā spēle iet jebkuram ar jebkuru. Paldies, un lai veicās nākamajās sabraukuma spēlēs. Jā. Paldies!